Un tagad ir tā runa par to, ka vairāk kā 100 miljoni neaizies papildus uz turieni, kas ir tajā sarkanajā fondētajā sistēmā, bet pārcelsies, un tagad labojiet, ja es pasaku kaut ko nepareizi, bet pārcelsies uz to pašu spēcbudžetu pirmā līmenī, kas kopbudžetā radīs nosacītu virtuālu plusu, kas ļaus uztaisīt lielāku pamatbudžeta deficītu, tā skaitā neieņemtajos iedzīvot ienākumu nodokļos, un kopbudžetā kopumā to izkompensēs. Otrais pensiju līmenis ir tomēr cilvēkam individualizēta nauda. Arī pirmais līmenis ir individualizēta nauda. Jā, bet pirmo līmeni nevar mantot. Pirmais līmenis tomēr ir virtuālas saistības pret ekonomisko situāciju un budžeta spēju tajā brīdī, kad tā pensija ir jāmaksā. Otrais pensiju līmenis ir atlikt naudu. Līdz ar to tas ir jautājums par... Atsimērkli, ļaujam pateikt. Protams, riski ir abos gadījumos. Jā, bet šajā gadījumā tas arī mudina iedzīvotājiem vairāk saprast, kas viņam ir jākrāj. Un vēl viena lieta, ja, ar ko tā situācija atšķirsies pēc 4 gadiem, kad šis posms būs beidzies. Nauda budžetā būs tad, ja ekonomikā situācija būs laba. Ja savukārt ekonomikā situācija būs slikta, tad šīs naudas budžetā vienkārši var arī nākotnē nebūt. Savukārt otrais pensiju līmenis, kas ir nodalīts atsevišķi, tur tā nauda vienā vai otrā veidā būs. Augaļkungs. Pirmām kārtām jāsaka tā, ka nav neviens lielāks garants kā valsts, kur faktiski šī nauda tiek garantēta. Ja mēs paskatāmies, kāda mums bija situācija un kā ir darbojušies pensiju fondi, gan otrais, gan trešais mani līdzis var iedot pēc tam iepazīties lieliem palagiem, kur ir, tiešām mēs esam izanalizējuši visu, kas ir noticies gan ar otro, gan ar trešo līmeni. Tādu faktiskais mēs uztaisījām arī analītisku instrumentu, ar ko mēs varējām paskatīties, mainot algas, mainot ienesīgumus, mainot algu pieaugumus. Periodā var izvēlēties kādu. Tad rezultātā ja mēs terminēti ejam, tad 4 gados pieņemot pat ne to zemāko ienesīgumu 4%, un tas ir katru gadu. Otrā pensiju līmenī. Mēs redzam, ka pirmais pensiju līmenis pie jebkura atalgojuma 4 gados strādā labāk nekā otrais pensiju līmenis. Mēs nevaram neviens pateikt, kāda būs situācija pēc 40 gadiem. Neviens nevar pateikt, kas būs tajā periodā. Vai otrais līmenis kritīs un kapitāls tiks zaudēts. Valsts pusē kapitāls zaudēts netiks. Padiskutējam. Es domāju, šeit ir ļoti būtiski lieta arī tās pensiju sistēmas struktūru, kad tā sākotnēji tika veidota. Tur ir tas pieņēmums, ka pirmais pensiju līmenis sākotnēji ienes vairāk. Nākotnē, ka iedzīvotāju skaits un strādājošo skaits sarūk, tad lielāks ieguvums ir otrajam pensiju līmenim. Un šeit es teiktu, tas galvenais ir tas precedenta risks, ka ikgadējās budžeta diskusijās tiek ievilkta pensiju loma. Vienreiz krīzē mēs jau norāvām uz otro līmeni. 9% mēs toreiz nogājām. Bet viņš uz tiem 8 apakaļ nekad neaizgāja. Bet viņš arī nevar aiziet atpakaļ uz 8. Uz 10. Līdz ar to, es pabeigšu, līdz ar to šajā gadījumā, manuprāt, tā bāža ir par to uzticamību, un tas ir tas ilgspējas stāsts.